Šitādā vietā pirtiņa ir štēle, ne, pie pašas. Vienīgais ar to ielikšanu Daugavā gan pēc pirtiņas tā ikā, ne? Nu, tā ir. Noiet tur var un kubulu rekur var izmantot. Tik karstā laikā jau nemazam nevajag iekurēt, lai augsts ir. Jā. Tas ir kā pirts karsta un vēl Nu, jā, kubuls karsts, nu, pat rakovišķi ir. Tas novembris smuki. Jā. Zvaigznes, sniegs un... Jā, Rendī. Otrā daļa šodien Jā. stāstā par saimniecību pie Rendī. Pirmajā klausies, tad tur ļoti daudz interesējās par to, kur uzreiz bakšķernieki savosās. Klausies, jautājums, pie tevis jābrauc ar savu laivu, vai var dabūt no tevis arī? Ir arī laivas, ar motoriem ir divas gabalas. Šito visu var sarunāt ar tevi, jā? Jā, protams. Tā saka. Pa lielam vispār var atbraukt šortos, ne? Jā, makšķeres ir. Makšķeres ir, laivas ir, viss ir tā kā tādā ziņā baigi ideāli. Nu, ejam, pastīties, kas tev kā tev tā pirtiņa izstāsta. Vakar neiegājām pirtiņā, bet, nu, nekas. Sami mūs nogrudināja. Sagur, tos divus valkot ārā bija baigi smagi. Nav nekāda joka lieta. Nav nekāda joka lieta, jā. Tā kā, nu, kā te viss tā kā vajag. Noķerties var. Duša ir. Jā, dušiņa. Dušiņa ir, jā. Es tev nemaz neesmu bijis te pirtiņā pie tevis patiesībā. Man tā liekas. Nē, esmu gan nē. Es esmu bijis šeit palicis, bet pašā pirtī neesmu gājis pie tevis. Jā. Tas bija, laikam, tā te... Balle, pirmskās balle. Pirmskās balle te bija, jā. Nu. Tā, nu, otrā stāvā ir divas divguļamās, divas vienguļamās gultas. Jā. Ir kur pārnakšņot. Nu, ir kur, jā, nokristienot, sakot. Jā. Kas vairāk makšķerniekiem vajadzīgs, vai ne? Protams. Galvenais jau uzsvars tev uz makšķeri, vai ne? Protams. Tas Daugavas šarms. Un Samite ir, pats pārbaudīja, ir. Tā kā viss kārtībā, jā. Var rulēt pie Rendī. Klausies, tā, ka tev bija lielie plūdi, tad līdz šejienē arī bija augšā, jā? Šis ir bija ūdenī. Un pirts? Pirts arī bija. Pirts bija ūdenī, jā? Jā, kā 20 centimetri. Bet tas krasts jau ir zemās. Zemās, tur viss bija. Tas sanāk, ka viss tā pļava, kas tur pāri, viss bija zem ūdens, viss ledu, viss slikti, jā. Jā. Un tur neviens nedzīvo? Nē, tāpēc jau nedzīvo. Un tas ir palienis, jā? Jā. Tā upe bija reiz 3 uzreiz, ne, platumā? Jā. Interesanti. Ir ko bērniem pastāstīt. Es toreiz, kad Jēkabpilī bija tie lielie plūdi, es biju aizbraucis tur. Tu jau pie maniem arī bija iebraucis. Jā, es biju pie teviem iebraucis. Nu jā, tev te arī bija diezgan augšā, bet nebija tik traki. Bet tajā gadā mēs nenoplūdām. Jēkabpils tajā gadā, man liekas, noplūdām. Jā, Jēkabpils tur pamatīgi. Kaut kā jocīgi, liekas, ka visur jau vajadzētu vienādi pacelties. Nē, tur pie Zeļķa tilta ir seklāks un tur sastājas ledi. Un tad, ja tur sastājas ledus, tad mēs vairs neslīkstam. Ok, un tad Jēkabpils. Tad Jēkabpilim ir, jā. Noskaidrs. Ja tur iziet, tad jums ir problēma. Jā. Paldies tev par ekskursiju. Jā. Čau. Ralfhaus atbrauks un izdarīs.